Hei, mans vārds ir Gunita Lakzīts-Krodrēna, un šodien mēs tiekamies 114. rubrikas Darīt ir radīt, jo jau šīm nav sērijā Līgo. Šodien ir Līgo diena un rītā Jāņa diena. Kā jums ir, vai jūs atceraties, ka šajos svētkos Jāņiem un Līgām ir arī vārda diena? Man personīgi diezgan bieži aizmirstas un liekas, ka vecāki ir apdalījuši savus bērnus ieliekot šādus vārdus. Tāpēc izmantošu iespēju, apsveikšu visas Līgas un visas Jāņus daudz laimīgs jums šajos svētkos un gribēju padalīties arī ar kādu tradīciju. Tā kā es esmu apkopojis savas dzimtas cilts koku taisījusi, kurš aizņem 1,6 metrus garu laukumu, tad es zināmā mērā ievēroju tādu tradīciju, var teikt, ka mums lielajā plašajā saimē ir diezgan tāda vienāda gaume uz vārdiem. Var atrast daudz vienādu vārdu īpašnieku. Nu, piemēram, man ir 2 dēli, Kristers un Patriks. Savukārt tālāk rados ir viens puika, kuru sauc Kristers Patriks ar 2 vārdiem. Un tad vēl mums ir viena arī tāda interesanta tradīcija pēc statistikas. Kā mums mēdz cilvēki iedzimt citus svētkos. Nu, piemēram, mans jaunākais dēls ir dzimis tēva brāļa dzimšanas dienā, savukārt brālēna meita ir dzimusi mana vecākā dēla dzimšanas dienā, un tādu gadījumu ir ļoti, ļoti daudz. Es domāju, ja papētītu, paskaitītu, tad mēs pārsniegtu vidējo statistiku. Un, protams, ir arī otrādi gadījumi, kad zināmā mērā izbojā kādam svētku dienu. Un tā, piemēram, mans tēvs nomira manu vīra dzimšanas dienā. Un arī tādu gadījumu ir nemazams, bet labāk par priecīgo. Lai jums lustīgi svētki un līgojiet prātīgi. Tiekamies pēc nedēļas. Čau, čau!